Stāmerienes pils joprojām ir dzīva. Tā atver durvis, lai ikdienu sagaidītu savus apmeklētājus, turistus un viesus. Pils pārvaldītāja redzējumā šī romantisma pils neprasa steigu. Tā aicina uz nesteidzīgu pastaigu un iedziļināšanos īpašajā atmosfērā, ko tā sevī glabā. Mēs aicinām cilvēkus, atbraucot pie mums uz pili un dzīvojoties pilī un apkārtnē, domāt par sevi un sarunāties ar saviem mīļajiem cilvēkiem, satikties, jo vairāk vai mazāk pils ir atvērta ikvienam. Kaut gan ir jāsaka, ka šī lietainais jūnijas arī mūs kā turisma objektu ir ietekmējis, un mēs to jūtam, ka to apmeklētāji ir mazāk, jo tāds nemīlīgs laiks dara savu. Toties mēs cerīgi skatāmies vēl uz atlikušo vasaras mēnešiem un cerams, ka cilvēki brauks un apciemos mūs. Neraugoties uz šī brīža izaicinājumiem, Stāmerienes pils nepārtraukti aug un attīstās. Pirmie redzamie darbi aizsākās tieši ārpusē pils teritorijā. Šīs vasaras prieks ir sakārtots auto stāvlaukums pie Stāmerienes pils. Stāvlaukums nav mums liels ar to uzbrauktuvi no ielas, bet viņš tiešām bija kritiskā stāvoklī. No padomju laikiem bija sabirzis asfalts, vesti virsū lieli akmeņi, un viņš tiešām bija absolūti nepievilcīgs un tāds grūti izmantojams. Protams, mēs jau izmantojām gan viesiem, gan pašu cilvēkiem, gan turistiem, bet pateicoties Lauku atbalsta dienesta projektam, kuru mēs uzrakstījām un biedrībai Sateka, mēs redziet, esam tik tālu, ka jau ir gluds asfalts, ka no ceļa var uzbraukt augšā uz pili pilnīgi līdzeni. Stāvlaukuma izveidē būtisks aspekts, kas ņemts vērā, ir vides pieejamība ikvienam. Tiks nodrošināts speciāls stāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti un autobusiem, lai garantētu drošu un ērtu piekļuvu visiem apmeklētājiem. Bet, lai arī ģimenes un draugi, kas ierodas un pavada laiku pie pils, varētu kopīgi baudīt atpūtu, īstenots projekts par parka koka spēlēm. Šīs jaukās koka spēles, man prieks, ka mums gatavoja arī mūsu novada jauns cilvēks, kas ar koku strādā, Arvis Rubenis. Viņš vienmēr arī ar savu sievu arī organizē dažādas meistarklases, un tad kopā bija tas radošais process, kādas spēles tad radīt. Tas ir viss tāds jauns. Var sakot, mums tiešām ir liels prieks, kad Stāmerienes pils visos projektos mēģina maksimāli sadarboties ar savējiem, ar novadniekiem, kuriem ir saknes, kuri ir meistari, un par to ir milzīgs prieks, un es ceru, kad visi citi novērtēs arī to. Tāpat iegādāti apskaņošanas, gaismu tehnikas un audiovizuālie komplekti, bet pašā pilī būs atjaunotas durvis starp ēdam zāli un zāli. Es ļoti priecājos, ka mums šo projektu realizē RCI Gulbene meistari, kas ir tā ļoti, ka tie ir savējie, jo viņi arī tad, kad bija pils ārpuses projekts, viņi visus logus restaurē, saglabāja vecos stiklus, ja jūs ieskatītos, piemēram, cik skaisti tagad, tur, kur es stāvu, tajās durvīs, redziet, kāds tas stikls ir. Tas ir vecais vēsturiskais stikls no 1908. gada, redziet, viņš ir viļņains, viņš ir saglabāts. Lielās zāles logos aršur tur. Tā ir tā, man liekas, ka tā burvība. Lūk, tā kā, redziet, durvis pašlaik ir tukšas ailes, bet pēc tam būs skaisti. Tad atkal būs un liksies, ka pārējā zāle mēs tā lēnā garā gribam tomēr atjaunot. Bet kad būs? Uz rudens pusi būs, jo tas nav ātrs process. Runājot par nākotnes plāniem, ir iecer arī veco klēti attīstīt kā kultūras notikuma norises vietu, lai gan tā jau reizēm tiek izmantota. Tostarp ar valsts kultūra kapitāla fondu atbalstu nesen tajā veikta izpēte. Šogad klēts svin savu 210. gadu jubileju, taču, diemžēl, tai nepieciešami uzlabojumi, jo pašlaik zem tās uzkrājas ūdens. Tomēr pati klēts ir brīnišķīga un ar lielu potenciālu.